Slavu Dievam, kā minēju šodien, baudīsim tiešām šo svēto iestādījumu vakarēdienu. Un tāpēc es gribēju iesākt ar vārdu no parasti, ko lasu, kad baudām vakarēdienu. To tagad izlasīšu un vēl pēc tam izlasīšu. 1. Korintiešiem 11. nodaļā 26. pāntiņš. Cikārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekam viņš nāk. Šis pāntiņš, ko mēs katru mēnesi lasām un izbaudām. Tagad slavu Dievam, Dieva vārds, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Un ziniet, tas man skubināja atšķirt vaļā raksturvietas, tiešām paskatīties šo notikumu, ka viņš bija miris. Bet slavu Dievam tas, ka viņš nepalika kapā. Viņš nepalika kapā, bet šo notikumu. Tāpēc gribam, ka mēs atšķiram Jāņa evaņģēliju tagad 20. nodaļu. Jāņa 20. Tas jau Jēzus lai būtu priekšstats pilnīgāks no 11. pāntiņa. Bet Marija stāvēja ārā kapa priekšā un raudāja, un vēl raudādam viņa ieliecās kapā. Un redz, tur sēžam divus eņģeļus baltās drēbēs, vienu galvgalī un otru kaigalī. Tajā vietā, kur bija gulējuši Jēzus miesa. Tie saka viņai, sieva, ko tu raudi? Viņa tiem saka, viņi manu kungu paņēmuši, un es nezinu, kur viņi to likuši. To sacījus viņa apgriezās un redz Jēzu stāvam, bet nezina, ka tas ir Jēzus. Jēzus viņai saka, sieva, ko tu raudi? Ko tu meklē? Viņa domā, ka tas ir dārznieks, ja? Bet es apstāšos šeit. Sieva, ko tu raudi? Ko tu meklē? Bet iedomās, es tiešām to līdz galam nespēju to sagramot. 3 gadus viņi bija kopā ar Jēzu. 3 gadus. Pa lielam, gandrīz vai dienā redzējusi Jēzu. Varbūt tur kaut kādām, Un pēc 3 gadiem viņi skatās vaigā un nepazīst Jēzu. Tur tiešām Dievs kaut ko izdara, bet, es to nevaru tiešām līdz galam sagramot. Taču vai, labi, es aizmirsu šādi tad kaut kādas lietas. Labi, bišķiņ biežāk nekā šādi tad kaut kādas kaut kur aizmirst. Bet tā, ka tu aizmirsti, kā izskatās sejā. Bet šis jautājums, ko tu raudi? Ko tu raudi? Bet iedomās, ja es pirms paraušanas, kas man liktā aizdomāties, pirms paraušanas, viņš jau atvainojas pirms augšām celšanās, pirms viņa sita krustā, viņš viņus ļoti daudz sāka mācīt par to, ka viņam būs ciest, atmestam, nokautam, un ka viņš 3. dienam augšām celsies. Un viņi klausījās. Viņi to klausījās. Un saprot, un šobrīd tas notiek, ka tas viss kaut kur ir pazudis. Un tad jautājums, vai mēs šodien neesam tādi paši, kas sēžam dievkalpojumā un klausamies? 100 reižu klausamies kaut kādu vārdu, un tad atnāk situācija. Atnāk dzīves situācija. Un mēs raudam. Mēs sūkstamies, pārdzīvojam, kas tā, ko tu raudi? Ko tu raudi? Par ko tu raudi? Kas notic? Un arī Lūks tāks līdz 18 pantiem izlasīja. Vai man vajadzēja vēl kādu pantiņu? Man vajadzēja vēl kādu pantiņu izlasīt. Izlasīsim vēl uz priekšu. Ja es viņai saku, sieva, ko tu raudi, ko tu meklē? Viņa domādama, ka tas ir dārznieks, saka viņam, kungs, ja tu viņu esi aiznes, tad pasaki man, kur tu viņu esi līdz, lai es viņu dabūtu. Ja es viņai saku, Marija, viņa apgriezās un ebreji saka uz viņu, Rabuni, tas ir mācītājs. Bet ja es viņai saku, neaizskar mani, jo es vēl neesmu aizgājis pie tēva, bet ej pie maniem
brāļiem un saka tiem, es aizēju pie sava tēva un jūsu tēva, pie sava dieva un jūsu dieva. Tad Marija Magdalēna iet un stāsta mācekļiem, es savu kungu esmu redzējis, un to viņš man sacīja. Bet šie vārdi, cik spēcīgi, es aizēju pie sava dieva. Un vēl vairāk, kas ir dots klāt? Pie jūsu dieva. Pie sava dieva un jūsu dieva. Es eju, prom, vēl neaizskar, es eju pie sava dieva, un viņš dod, tas ir jūsu dievs. Tas nav cita dieva, tas ir jūsu dievs. Un man uzreiz Jāņa evaņģēlijas 11. nodaļa, pantiņš, kas nāk no Jāņa evaņģēlija, tepat nav tālu. 11. nodaļā 25. pantiņš saka, Jēzus viņai sacīja, es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas man tic dzīvos, ja tas arī mirs. Pirmkārt, es eju pie sava tēva, pie jūsu tēva, pie sava dieva, pie jūsu dieva, eju. Pie dieva, kas ir pār visam un kas man ticēs, tas dzīvos, ja tas arī mirs. Ja tu ticēsi viņam, un palielam mēs šo vārdu dzirdam, gluži tāpat kā šie mācekļi dzirdēja no Jēzus, man būs ciest daudz, man būs ciest, man nokaus 3. dienam augšām celšos, bet ja es nepārstāju uz viņiem to runāt un brīdināt, tas notiksies. Atcerieties, ka Bībelē jau vecajā derībā bija, kad Dievs pateica, neatceros, ar kuru pravietas tieši bija teikt, bet nekas nenotiek, pirms es esmu to pasludinājis. Pirms kaut kādas lietas atnāk no manis, Dievs jau pasludina, lai jūs atzītu to, ka tas ir Dievs un ka Dievs stāv aiz visa tā, ka Dievs visu, kā saka, ko Dievs paredzējis, tas notiekās. Pirms tas notiekās, un Jēzus teica, kas man tic, tas dzīvos. Kāpēc? Tāpēc, ka es eju pie sava tēva, ka es eju pie savu tēvu un jūsu tēvu. Tāpēc atgādinam no jauna, kad Jēzus teica, ejiet mācītam tautas, tās kristītam tēvu, dēlu un svētā gara vārdā. Mācītam tām turēt visu, ko es esmu jūs mācījis, un atgādināt visu to. Ja, kad lai atgādina. Kāpēc? Lai tas mūsos nosēžās. Lai pie katras situācijas, pie kaut kādām mazākām situācijām es atcerētos, ka man ir tēvs, tas pats, kas Jēzum Kristum. Man ir tēvs debesīs, tāpēc Jēzus mācīja, lūdziet mūsu tēvs debesīs. Es varu teikt, mans tēvs debesīs. Caur šo raksturiet. Pie savu tēvu, jūsu tēvu, pie mana tēva. Ja es saku pie mana tēva, tātad mana tēva, ne tikai globāli mūsu, ja, pie mana. Un šeit, ja kas man ticēs, tas dzīvos. Tāpēc lasīšu šo no Korintiešu vēstules, šo raksturiet, cik kārt jūs pieminat man nākam, ja, šo nāvi, šo mirkli, bet nāve nepalika, Jēzus nāvē nepalika. Viņš augšām cēlās, viņš dzīvs. Ja mēs ticēsim, mēs dzīvosim. Ja mēs ticēsim Kristum, ka viņš ir Dieva dēls, mēs dzīvosim. Mēs šodien tik daudzreiz domājam par to, kas, par mūsu dzīvību atvainos līdz kapa maliņai, lai mēs izdzīvotu kaut kādīgi. Bet Kristus runā jau par mūžības perspektīvu, protams, arī par dzīvi šeit, bet pāri visam. Ko tas dod, ja tu iegūsti visu pasauli, bet pazaudē savu miesu? Ko dod, ja man būs kaut kas viss super riņķi, es būšu taukumā un treknumā, bet es pazaudēšu savu dvēseli. Bet ja es ticēšu uz Kristu, ja es ticēšu, un viņš teica, tavu tēvu, manu tēvu un tavu tēvu, manu Dievu, tavu Dievu, tev ir tēvs, tev ir Dievs, halleluja. Tad vēl gribu te padās 14. nodaļā Jāņa evaņģēlijā. Mēs tikko runājam burtiski nesen par svēto garu. Un 14. nodaļā 26. pantiņš.
Bet aizstāvs svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es esmu sacījis. Halleluja! Es eju pie tēva. Tas par labu, ka es aizēju pie tēva, jo svēto garu sūtīšu. Es aizēju un svēto garu sūtīšu, kas jūs mācīs un visu atgādinās. Un tālāk pa 27. pantiņš. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Dzirdiet, nekā pasauli dod, es jums dodu. Jūs sirds, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Halleluja, lai jūs sirds neiztrūkstas, neizbīstas. Kāpēc? Tāpēc, ka tev ir tēvs debesīs. Tev ir tēvs debesīs. Jēzus teica pie krusta, viss piepildīts. Priekškars pārplīs no augšu līdz lejai, kas atdalīja svēto vietu no vissvētākās vietas, ka mēs varam toties debes tēvam vissvētākajā vietā, caur Kristus asinīm, jo viņa dzīve tika lausta, kā aizkars pārplīs pušu viņu lauz, tāpēc caur viņa nāvi nākt man dzīvība, lai caur viņa nāvi es kļūtu Dieva bērns, lai viņa nāvē pagremdētos caur ūdens kristību. Dzirdiet, ticēdams uz Dieva vārdu, tāpēc es lasīšu šo raksturvietu, kas viņam ticēs, dzīvos, ja pat arī mirs, un ticot, ka viņa asins dod man dzīvību, paklausīdams tam, es liekos ūdens kristībā līdz ar Kristu mirdams un ceļos augšā, mūžīgai dzīvē, un es saņemu dievbērnības garu, kas man liekas augt, Aba tēvs, man ir tēvs debesīs. Tev ir tēvs debesīs. Halleluja, tev ir Dievs debesīs. Halleluja, tas, kas valda pār visu, kuram ir visa vara debesīs un virs zemes, kurš ir Dievs pār visu un nav neviena cita Dieva. Un tas Dievs ir tavs tēvs. Vai tas nav brīnišķīgi, ko apzināties, ko mans brāl un mās? Halleluja. Te padās vēl 14. nodaļā 2. pāns. Ja es teicu, mana tēva namā ir daudz mājokļu. Jā, no paša pirmā izlasīsim. Jūs sirds, lai neizbīstas. Ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noemu jums vietu sataisīt. Jēzus atstāja šo zemi. Es eju jums vietu sataisīt, jo viņš zināja un ticēja tev, ka tu nenoraidīsi viņu piedāvājumu, ka tu satver šo piedāvājumu, šo dārgo aicinājumu, kur nāca tā kunga kalpa uz lielceļiem pa lielceļiem, aicināja visādus tīzlus, klībus, šķībus, un varētu pateikt, mēs bijām tā nodzīvojušies, ka mēs bijām klībi un šķībi bez Kristus, dzirdi. Bet mums atnāca šis uzaicinājums, mēs dabūjām šo uzaicinājumu, nākt uz šam kāzu mīlestību, un tu atsaucies. Tu atnāc tēva namā. Jā, mēs esam šodien šajā namā Bauskās sapulcējušies, esam tēva namā sapulcējušies, lai būtu, lai gatavotu šai dienai, lai pārvilkt savus drēbes, dzirdi, novilkt savus netīrās, atvainos, pasaules bombzīgās drēbes nos, kas ir visa skaudība, greizsirdība, ķildas, neticība, greizsirdība, laulības pārkāpšana, zakšana, visu, lai to visu veco cilvēku novilkt nost un pārvilkt jaunu cilvēku, kādā veidā attīroties, klausoties Dieva vārdā, pārvilkt jaunas drēbes, šķīstītos un mazgātos, gatavotos šīm kāzas dienām, lai tad, kad mēs iesim Jēra kāzās, mums neteiktu, kā tu te tik iekšā tāds. Un eņģeļiem nebūtu jāizmet ārā, bet, kad tev pateikt, nāc, mans bērns, es tev gaidīju, tev ir mājvieta sagatavot, un tu, kur ir atslēgas? Tu jau nesmāji, labi, tur atslēgas nebūs, ziniet, taču vēl, ja paskatās nepārāk sen, zini, vēl bija Padomju Savienības saucamie laiki, es vēl biju puišals, man mamma aizved uz Ventspils rajonu Āns, tur pie savas draudzenes, tur viesojāmies,
Un šie iet prom no mājas, neslēdz durvis ciet. Neslēdz, vienkārši durvis vaļā. Kā tā? Priekš maniem šoks. Mēs Ķekavā savus dzīvokļus slēdzām ciet. Un, lai bērni nepazaudētu atslēgu, mēs atslēdziņu likām zem tepiķīša, kur noteikti nevarēja pamanīt. Vēl tikai atlika uzlikt zīmīt atslēgu zem tepiķīša. Tikpat kā durvis vaļā, jā, bet tas tāds joks jau ar bišķi tādu humoru, bišķi piedāvu, bet tur Kristus sagatavojas mūsu mājvietu. Es lasīju šīs 3 raksturvietas nolasīju, tās tikai 3 dažas raksturvietas, kuras tāds, es gribēju pieminēt. Mūsu tēvu, mums ir mājoklis. Tas ir pa labu, ka es aizēju, jo debes tēvs dos visdārgākais, kas ir svēto garu, kurš vadīs mūs visā patiesībā. Aleluja! Aleluja! Pagājušajā dievkalpojumā mēs klausījāmies un mācījāmies, kur pirmais jautājums, vai jūs esat saņēmuši svēto garu, kur neprasīja, vai tu esi luterāns, baptists, katolis, vai vasaras svētku, vai harizmāts, vai vienalga kādā tev tur valodā nosaukt, bet vai tev ir svētais gars, kas ir Dieva gars. Nekāds cits, bet Dieva gars, svētais gars, jo to neviens nevar dabūt. Dzirdiet, to neviens bezdevīgs, negodīgs cilvēks dabūt nevar. Nevar. Jēzus teica, kad pienāca mācekļi klāt, teica, klausies, mēs tur redzējām, tur daži tavā vārdā ļaunus garus izdzen, un mēs viņam liedzām to darīt. Un es teicu, stop, tā nedariet. Neviens, kurš saka uz maniem kungs nevar pagriezties un uzreiz darīt ļaunu. Ja es patiesi daru, es domāju, šajā gadījumā, ziniet, ir tā otra rakstiet, ne visi, kas teiks, kungs ies debesu valstībā, ja? Un te it kā liekas, tā kā pretstats ir. Bet patiesi vairāk, es teikšu tā, kurš patiesi mīl Kristu no sirds, kurš tiešām grib atzīt viņa prātu, viņš nevar pagriezties un runāt ļaunu pret Kristu. Viņš nevar runāt ļaunu pret saviem brāļiem, māsām, nevar runāt. Un ja kāds runā ļaunu par saviem brāļiem, māsām, tad viņš nav Kristu īsti līdz galam piedzīvos un nav atzinis. Viņš ir pasaulē, kuram jāatgriež no saviem grēkiem un jāliekas kristīties. Bet es jau kristījos. Tad vēlreiz kristies, tāpēc, lai atzītu pilnīgi. Jo neviens nevar, kurš mīl Kristu, darīt tādas lietas. Jo es mīlu Kristu, es mīlu viņu vārdu. Ja es mīlu viņu vārdu, tad es ticu viņu vārdam. Visiem vārdiem, ko teica. Un es ar pietādu un ar bību izturos. Un ja pat es esmu kļūdījies, tad es cenšos izlīdzināties. Dzirdi? Tad es cenšos labot savus dzīves ceļus, sakārtot, jo es zinu, ka viņš prasīs atbildību par tiem vārdiem, kas mums ir uzcēti, lai es atbildētu par savu rīcību, dzirdiet, lai mūs labotu. Tāpēc mēs esam šeit, lai gatavotos tam mirklim, satiktos ar savu kungu, lai iet tajos mājokļos, kas mums sagatavot. Bet pirms mēs iesim vēl mājokļos, iedomās, debes tēvs mums uztaisīs kārtīgu balli. Halleluja, debesīs, ka beidzot mēs viņu raudzīsimies vaigu vaigā. Tur tiešām jābūt ballē, tāpēc, ka ilgi gaidīts laiks, kad beidzot visi tumsas darbi tiks likti kaunā. Ka visa tumsa tiks likta kaunā. Tikai tāpēc, ka tu esi uzcējies viņam vārdam. Es uz šīs zemes saņēmis izsmieklu un nicinājumu, varbūt pazemojumu, un es baudīšu šīs pasaules labumus. Kaut gan Dievs visu šeit ir radījis. Te nekas nav, kas nepiederētu kaut kādiem tur atvainos Trumpiem, Putiniem un vēl nezinu kādus tos karaļus un ķēniņus saukt. Tas nav viņiem. Viņi ir uzkundzējušies to, kas pieder Dievam. Uz tā ir uzkundzējušies. Bet tad valdīs Kristus. Halleluja! Mūsu kungs un glābējs. Es te esmu baigi pierakstījis, bet punkts. Bet es nolasīšu.
Ko es esmu pierakstījis, kā sev varbūt tas tā kā atziņā. Jēzus tika, viņš pirms savas krustā sišanas pasludināja to, ka viņš tiks nodots. Ka viņš tiks nodots un katra nepaklausība, ka katra mūsu nepaklausība, tas ir burtiski kā naglas sitiens ar āmuru, kas tika dzīti viņas miesās. Ka mēs izdarām kaut kādu grēku, kā Dieva bērnu, pat mēs izdarām, mēs kļūdamies, varbūt apzināti. Visvairāk, es teikšu tā, tas ir ļoti reti, ka jau apzināti. Visbiežāk mēs izdarām, pēc tam tikai apzināmies tajā brīdī. Faktiski tas ir neapzināts kļūda, un ka mēs esam izdarījuši kaut kādā steigā, gaitā, kas ir pretēji. Tas līdzīgs kā sitienam ar āmuru par naglu, kas ietriec un sāp. Ja es teicu, ka viņam būs mirt, un ka faktiski līdz ar Kristu mēs tikai varam nomirt grēkam. Viņam bija jāmirst. Jo tas viss bija pēc rakstiem. Ja es teicu, mani nodos, tam bija jāpiepildās. Jo visi pravietiskie vārdi piepildījās, un viņam būs mirt, un viņam bija jāmirst, jo viņš savu šo miršanu, kā saka, pie krusta nomirdams pienagloja mūsu grēku. Un tas nav automātiski uzliekās visiem kā grēku piedošana visiem pasaulē. Nē. Ja tu salīdzinies ar viņu nāvē, ja tu salīdzinies, ja tu pieņem šo dārgo izpirkumu maksu un saki, es neesmu cienīgs, mans grēks tika uzlikts tev. Jo viņš bija taisns, viņš nedarīja nekādu netaisnību. Mūsu grēks bija uzlikts viņam, lai mēs grēkiem miruši dzīvot taisnībai, ar viņu brūcēm mēs būtu dziedināti. Ja mēs to pieņemam, tikai šī apmaiņa notiek. Tāpēc šī krusta nāve un augšām celšanās, lai mēs līdz ar Kristu tiktu paaugstināti pie Tēva labās rokas debesīs. Tas ir izpirkums, ne vienkārši tikai izpirkums, bet vēl tu tiec paaugstināts. Kāda tā ir žēlastība? Vai to mēs varam izmērīt? Un cik liels spēks ir Kristus nāvē, kas atpērk no grēkiem, kas mūs ceļ augšā jaunai dzīvē. Mūs ceļ augšā jaunai dzīvē. Ka tas pats spēka mērs, kas piecēla Jēzu no miroņiem, tas pats spēka mērs šodien darbojas tavās mirstīgajās miesās. Tādā pašā vispēcības varnībā, ar kādu tika Jēzus pamodināts, tas pats spēks šodien darbojas mūsos. Nekas nav mainījies. Un ja es teicu, tu teiksi kalnam meties jūrā, un viņš metīsies. Mēs gribam uzreiz kādus kalnus pārbīdīt. Protams, ja vajag arī fiziskie kalni pārcelsies. Bet cik daudz mūsu dzīvē ir problēmas, kas uznāk kā milzīgs kalns, kurus mēs reizēm nevaram atrisināt. Ja mēs neiemācīsimies šīs problēmu kalniņus atrisināt, tad mēs nevarēsim pateikt arī lielajam kalnam, ko mēs fiziski redzam, mesties jūrā. Mums Tēvs, kas debesīs, viņš mūs māca kā savus bērnus. Uzticēties viņam un paļauties. Kas ir uzticēties viņa vārdam, ja viņš teica, tad viņš arī savu vārdu piepilda. Kad mēs sākam lietot viņu vārdu savā dzīvē, un kad Dievs pieļauj šīs problēmas, dzirdi, nevienmēr, ka problēma atnāk, tas ir grēks tavā dzīvē, bet Dievs pieļauj atnākt kaut kādam satricinājumam tavā dzīvē, lai tevi darītu stipru, lai tevi stiprinātu, lai tevi pacelt, lai tevi skolotu, dzirdi, lai no tevis novilkt beidzot tās drēbes, kuras mēs esam tā iemīlējuši. Tās vecās drānas, kuras jau driskās, jau gandrīz vai karājās virsū, bet lai tās vilktu nost. Dievs negrib tev ar varu piespiest, viņš grib, lai tu labprātīgi to novilkt, un lai tu novērtētu to mirkli, ka tu apvilkt jaunas drēbes. Halleluja! Tas pats spēks šodien mūs ceļ augšā. Halleluja! Es varu
negribu vairs prediķi runāt. Bet šis vārds, kas bija, ar ko iesāk, varbūt tikai tik daudz pārlasīšu vēlreiz no 1. Korintiešiem. Cikārt jūs no šīs maizes ēdat, 1. Korintiešiem 11.26. Cikārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Viņš nomira un ir augšām cēlēs, lai mums dāvātu dzīvību, ka mēs līdz ar Kristu esam aprakti nāvē un līdz ar Kristu esam augšām cēlušies. Mēs vairs nedzīvojam par patiku sev. Kaut gan mums vēl tā vecā miesla lien ārā, bet par patiku savam kungam, savam glābējam. Ka mēs pieminam šo Kristus nāvu, mēs atceramies un apzināmies, mums ir tēvs. Kristus tēvs ir mūsu tēvs. Kristus Dievs ir mans Dievs. Un tev ir brīva pieeja tagad. Halleluja! Kāpēc vakarēdienas ir vajadzīgs? Nav ierobežojums jaunajā derībā, cik bieži to darīt. Bet, ja es teicu, cik kārt jūs to baudat, mani pieminēdam, patiesībā atgādiniet sev, ka tev ir tēvs debesīs. Ka tev ir Dievs debesīs. Ziniet, kaut kas, ka tēvs, tas ir reizēm ir emocijas, ka tev, nekāds, tā kā vētra, emocijās varbūt vētra uznākusi, ka tu, liekas, visu iet pa gaisu, un tu vairs, liekas, nevar savākties kopā. Tev ir tēvs, jo tēvs apkamp un samīlē. Kad viņš tev apkamp un samīlē, tu visu tu nomierinies viņa rokās. Viņa apskāvienos miers tevi ienāk. Un ja problēmas atnāk tavā dzīvē, un tās problēmas lielas, tas nav tikai tavs zemes tēvs, kurš ir kaut kādā ierobežots, kaut kādos līdzekļos noteiktā vietā. Tev ir tēvs, kas ir Dievs, kas radīja visumu, kas piepildīja šo visumu ar šo dārgumu, krāšņumu, zeltiem, safīriem, sudrabiem, rubīniem un ko tik vēl varam minēt. Skaistiem kokiem un skaistiem ziediem. Kungs, mēs šodien baudam šos ziedus, te mums tikai daži ziediņi, bet ārā cik liela daudzveidība ar ziediem. To radīja tēvs savā gudrībā. Upīte čalo laistās, avotiņš plūst. Tā ir dzīvība. Halleluja! Kukainīši lien tādi, šādi un visādi. Labi, pa parazītiem nerunāsim. Tos norakstīsim uz kaitnieka vēlna. Ja, bet Dievs dabā visu ir brīnišķīgi sakārtojis. Un vai tam viņš neienāks tavā dzīvē? Mums ir pieeja viņa troņa priekšā. Halleluja! Tāpēc es domāju, ka mēs nāksim ar lūgšanām. Tuvosimies tagad debes tēvam. Halleluja! Es zinu, ka jums pa lielam ir viss sirsniņas sakārtots Dievu priekšā, bet ja tomēr ir kaut kas vaina, kas nospiež sirsniņu, lai varētu baudīt šo vakarēdienu, izbaudīt šo apziņu pilno, es esmu Kristū. Es esmu Kristū. Jo šie vārdi, ar ko iesākās korintieši tā lūgšana, ko Pāvils teica, jo no tā kunga es to saņēmu, ka tajā naktī, kad viņš tapa nodots, viņš paņēma kausu. Un kad viņš paņēma šo kausu, ko mēs esam lasījuši, tā ir jaunā derība manās asinīs. Par šo derību jau bija vecajā derībā runāts. Pats Dievs teica, es liekšu jums jaunu derību, ka savus likumus rakstīšu jūsu sirdīs iekšā. Sirds plāksnēs ierakstīšu šos likumus. Tas būs kaut kas dzīvs. Jūs būsiet mana tautas, jūs darīšu par savu tautu.
Un šodien mēs esam šīs derības dalībnieki. Pateicoties šim kausam, ka tagad es varu teikt, Kristus Dievs ir mans Dievs. Kristus Tēvs ir mans Tēvs. Pateicoties šīm asinīm izlietēm, šodien es baudīšu no šī kausa. Halleluja, Norman, tu zini, es piederu Kristum, jo Kristus asins man darīja dzīves. Un šis kaus apliecina to man no jauna. Es piederu Kristum. Ar Kristus derības asinīm es esmu apslacīts. Un nekas man nevar izraut no Tēva rokas. Un ja pat ir sanācis kļūda, kaut kas bijis, tad es varu to labot. Kaut kad nesen neatceros, par ko tagad jau bija tad runa. Kā zinās, kā būs. Jā, uzreiz attālsu atmiņā. Es tagad strādāju laicīgu darbu. Man ir kā 3 kilometri riteni braucot. Bet es laikam skatos, ka viens tāds varētu būt taisnais ceļš caur mežu. Skatos navigācijā, tur it kā ceļš nāk, tad kā pārtraukums un atkal ceļš ir. Man visu laiku kārdinājums, taču tur kaut kā varētu, nav tik liels attālums, kaut kā pat taisno izšmaukt, pat mazāko mīties. Un tas jau ilgāku laiku jau vajadzētu pamēģināt. Un visu laiku, tā kā negribas tērēt laiku, un vienu dienu, viss man jāpamēģina. Kamēr neuzzināšu, nelikšos mierā. Visu laiku man ir mocījis jautājums, kā būtu, ja būtu? Un tagad es braucu pa šo taisno ceļu. Aizbraucu, kur tas ceļš beidzās. Un tagad skatos, tas attālums ļoti tūs. Tā kā caur mežu, tā kā taka iet, jā. Tad turēšos šīs takas, tā kā virziens pareizi. Un beigās eju. Un beigās sanāk, es purvā esmu ienācis. un it kā tas tik tuvu, bet tur ir purvs. Un beigās eju it kā pat sausu un jūtu jau man žurks zem kājām jau. Un nav jau gumijas sābak. Un es teicu, Dievs, es esmu iekūlies traki, bet palīdz man iziet ar to vietu cauri. Un, protams, ātri izgāja, beigās sapratu, tomēr ar riteni tur ir ātrāk apbraukt nekā pa taisnā. Bet tajā pašā laikā iekšē bija tas gandarījums. Es tagad zinu, kas tas ir. Un varbūt tās tavā dzīvē kaut kāda situācija ir atnākusi. Tu saprati, nebija riktīgi. Tagad tu zini, ka bija neriktīgi. Bet mēs varam toties Kristum. Dievs, piedod. Es neuzticējos tavai navigācijai. Un nebraucu pa to ceļu, kur tu biji parādījis, pa kuru man bija jābrauc. Bet, kad es izvēlējos pats iziet pa savu taku kaut kādu, es iekūlos purvā, bet debes Tēti, uzliec manas kājas atkal uz cieta pamats, uz cieta ceļa, lai es varu virzīties pa pareizo ceļu. Un ja tev sanāc kaut kur novirzīties, ka tu atkal tuvojies Dievam, savam tēvam, dzirdiet, savam tēvam, kurš tev uzliks uz pareizes takas. Jo tas nav iespējams, ja tu esi nobīdies no ceļa, ja tu esi nobīdies pat no ceļa, un kad Dievs pateikt, zini tā, čmo, tagad tā arī grimsti tajā purvā. Nē, tā nevar būt. Viņš Kristu atdeva. Viņš Kristu atdeva, kāpēc? Lai aizvestu tevi līdz gala mērķim. Lai aizvestu tevi līdz gala mērķim. Un ja tu pat esi novirzies, cerēdams izsmaukt pa taisno, tad, ja tu apzinies to, tad Dievs izved mani. Un viņš izvedīs pa tām pašām tur neejamām takā. Viņš tev aizvedīs uz ceļa atpakaļ un noliks tev uz ceļa atpakaļ. Halleluja!